džeks viss nākmeļā gulē. Tu domāji, ka kāds sāpīgi vemj? Plus visā reģionā šorīt nav elektrība. Atgriež krānu, ūdens netek. Silvijai gan teliņš netraucēja. Visi silčūči, protams. Tu šorīt tāds nopukstējies. Labāk aizlaid pie friziera. Vai, kā noaugs. Aigars ieejot barberšopā vienkārši nosaka shorter. Barbers klusējot pamāja un sāk strādāt. Pēc 30 minūtēm sāni kā goda sardzes karavīram. Augša kā tam bullītim pie viesunama. Interesting. Barbers lepni. Very popular in Laos. Vang Vieng ir slavena ar vairākām Blue Lagoon, jeb zilajām lagūnām kalnu un džungļu vidū. Zilā lagūna numur 1 ir slavenākā un turistiskākā lagūna pie Vang Vieng ar spilgti zilu avotu ūdeni, bambusa tiltiņiem, restorāniem un smūdī bāriem. Un daudz visur esošiem ķīniešu turistiem. Aromāti vienkārši fantastiski. Nesen bija brokastis. Jā, šitā vēl ir brokastis, vēl nevar ēst. Bet tie aromāti. Pilni mutas iekalā. Kamēr viss kā klintī, man viens augstais kapučīno. Lielais bonus – blakus atrodas Tampu Kam Cave ala ar guļošu Budas statuju. Blue Lagoon numur 2 parasti ir mierīgāka izvēle pie Vang Vieng. Te ir mazāk turistu, vairāk vietas peldēšanai, bambusa namiņu un šūpuļtīkli. Zilā lagūna numur 2. Kalni apkārt izskatās ļoti iespaidīgi. Laikam nav zivtiņa. Te vairāk ir atpūta džungļos. Visām somām, drēvens, visi. Nāc apakaļ. Nāc apakaļ. Jā, nāc apakaļ, lūdzu. Ja prātā ir šādi izgājieni, tad vismaz dokumentus jau vajadzētu atstāt krastā. Kaut kur dēļa vaļāja. Visām somām, visām drēvēm. Meties uz ceļiem kaut vai, nu. Šausmi. Tas bija briesmīgi. Atpakaļ! Pat atgriezties nevar. Līdz vidum bija briesmīgi. Pat vidus nebija. Jau atkal skriesiet tālāk. Kurā brīdī tad sāksies peldēšanās? Baltā krāsā būtu bijis labāk, tā necepināt. Man ir saskaņot ķiveri ar kriklu. Tas te Laosas laukos, protams, ir ļoti svarīgi. Trešo daudzi uzskata par zelta vidusceļu pie Vang Vieng, jo skaistāka daba nekā Blue Lagoon 1, vairāk dzīvības nekā 4 vai 5, mazāk haotiska, ļoti laba kalnu un džungļu sajūta. Zilā lagūna 3. Te arī ir Tirkijas zils ūdens, koku platformas, šūpoles, bambusa namiņi un hamoki. Ceļš kā jau visu, sausajā sezonā putekļi, lietu dubļi un mini offroad piedzīvojums. Kabaidī! Viņa domā, ka es māku braukt tāpat kā viņa paši. Privāta lagūna. Laimīga. Blue Lagoon 5 atrodas vis tālāk. Ceļš reizēm var izskatīties kā Dakar rallijs. Te vairāk ir sajūta kā slepena vieta. Šī lagūna paliek atmiņā visvairāk, jo nav pūļu, nav skaļas mūzikas, tikai džungļi, kalni un ūdens. Bet nevienmēr viegli atrast, un beigu daļa ir jāiet ar kājām. Internets, protams, šeit nav. Nu, kur tev ir atkal jāliens, isi?
ka tu tagad ķiet. Ir! Tāds nesmuks. Tur Nav pirmā sorta. smaržo pēc mandarīna, bet viņš vēl nav gatavs. Kā smaržo. Ei, šitā nesmaržo veikalā pirktē. Ir? Super. Pirmā reize ēdu apelsīnus, bet mandarīns no džungļiem. Tālāk tikai varētu iet ar kājām. Bija vērts. Jā, dabas skati. Nogaršojām mandarīnu loku. Dibēns. No tā ceļā dibēns. Es domāju, vietējiem viņš tā kā no akmens jau ir. Bija like spicy. Gribi čili. Bija čili, jā. Kurē tu gribēji? Dragon fruits. Es jau gribēju jautāt, vai tad ēst nemaz nevajag? Kurš pirmais riskē? Ļoti šī koriešu. Nu kāds gan te risks? Vēl tak nekas negaršīgs nav trāpījies. Pusams runīgi. Viņi neēdās, negatavās ēdienas. Laika ir iepieķaunē nedaudz. Mums jābrauc elektriskajā mašīnā, tas ir šilti, nomazgāt. Laosā tas ir pilnīgi normāls skats. Cilvēks stāv upē līdz cediem, blakus govs, un kravas auto tiek mazgāts tieši straumē, kā automazgātuvē. Visticamāk vēlāk nomazgāsies arī pats, un tepat tiks mazgāts arī zilonis. Te vairāk adventure waterpark stila spots, nevis klasiskā zilā lagūna. Pieejamas ūdens aktivitātes, piepūšamie šķēršļi, šūpolis un lēcieni, kajaki un čilzoni. Te vairāk draugu kompānijā ar alu un kokteļiem. Turjas! Man jāsakož zobi. Tā kā tu kasīts ar ķieveri? Sakot zobs un turējos. Jums vēl palika neizietais hard mode – kalnu skatu punkti. Slavenākie ir Namsei Viewpoint. Tas ar motociklu virsotnē – klasika. Kāpšana īsa, bet brutāla. Karstums plus slideni akmeņi. Augšā skats tāds, ka visi pēkšņi kļūst garīgi. Fangern Viewpoint. Garāks un grūtāks pārgājiens. Mazāk turistu, vairāk wow skats. Ļoti labs saulēktam vai saulrietam. Tur augšā cilvēki sēž klusumā, svīst un izliekas, ka viņiem patika kāpiens. It was excellent. Thank you. Nu jau derētu noskalot ceļu putekļus arī pašiem. Un viss? Mans vīrs ir dušā. Paskatīsimies. Kāds pēc ceļa ir tik netīrs, ka ieskrējas dušā ar visām drēbēm. It kā būtu pārāk liels risks, ka pēc brīža atkal būs kādā lagūnā. Vispār cilvēkiem uģērbjās. Kārķets jau tā nav man. Svarīgi lieta. Paņemam ziltiņu. Edī ziltiņu. Koža acīs. Dūmi koži, tā kā izcep bez dūmiem. Nav jau elektriskā. Cik neveikli. Aigars uz brīdi ir tik dusmīgs, ka pat ceļš pie viesnīcas būtu appusis. Don't worry. Shit happens, jā. Pēc visām lagūnām ceļotāji vakarā pasūta zivi. Vizuāli zivs izskatās, it kā arī būtu visu dienu braukus ar skūteri pa putekļainiem ceļiem. Bet izskats ir maldinošs. Garša ir fantastiska. Kāds te māk ar puikiešiem darboties? Tas bija uzbrauciens? Nē, uzslavu. Katrs saprot to, ko grib. Es jau paņemu tad Tu man sāc kaitināt. Es zinu. Goda vārds. Šitā tev garlaicīgi.
nekādiem kaimiņus. Viss te bija izvēlējies drēbītes. Aigars ievēroja, kurām lietām sieva tirgū pievērš uzmanību Viņai patiks. un kādā brīdī slepus tās nopērk. Kaut ko pielasīt. Rīt ir vecā gada beidzamā diena. Tas nozīmē, ka ir pienākusi abu kāzu jubileja. Zinu par tevi, mani mīļāks, nav vairs šai saulē neviens. Zinu, ar tevi sirds lido. Ir pienākusi gada skaistākā diena. Smagulenais brīdien. Zinu, bez tevis es būtu upe, kas te žūst un plāk. Zinu, kā sausumā zivī, bez tevis man jānosmuk. Zinu to pašu tik vairāk, kuros un degu kā sārts. Es mīlu tevi Vairāk un tūkstoškārt. Es mīlu Brīnišķīgi. Mīļais lops, kas tev kait, kad tu visu nakti mauro? Tie brūnie kubiķiņi garšē. Lai vispār ir kaut kas, kas jums negaršo. Sievai makaroniņi vecā gada pēdējā rītā. Tok. Paldies. Kapķē. Aizam tālāk. No Vang Vieng uz Vientiane populārākie varianti ir vilciens vai busiņš. Beidzot Rusnīcas ceļš. Ar busiņu var sanākt no 2 līdz pat kādām 5 stundām. Sastrēguma tāda, ka mēs jau esam Vientiane. Par 10 km līdz mūsu viesnīcai. 15, jā. Bet nu ir jāņem veci paudzītā. Sastrēgumi nenormāli. Tikās jau kā aizbraukt ar mums. Ar Laos China Railway aptuveni 1 stunda. Ātri un ērti. Tikai laicīgi jāpērk biļetes. Ar busiņu ceļš var būt ļoti emocionāls. Tipiska pieredze. 14 cilvēki busā uz 10 vietām. Pa vidu kāda vista. Un šoferis, kas apdzen kalnos kā video spēlē. Šis par laimi nav tas gadījums. Vientiane ir ļoti mierīga galvaspilsēta. Salīdzinot ar citām Āzijas galvaspilsētām, tā vairāk jūtas kā liels, lēns mazpilsētas miksējums ar franču kolonijas dvēsmu. Kā jubilejas dāvana. Paldies. Tas ir vissvaigākais, ko cits dāvans nebūs. Tu jau esi man dāvana. Nervu bende. Zināms tosteris. Nu, sapucēts, nu. Ir tuk bezceļiem. Šodien ēst nemaz negribas? Oma teica, ka arī spaisi. Es esmu pilnīgi savār, ka šeit ir ļoti daudz čilē. Pa daksu? Puitīšu sakņiem. Būs spaisi. Pasaules čirliem. Nu, te būs spaisi. Jau ir. Viņam vēl sarkāni. Domāju, ka zvanīt ugunsdzēsējiem ir jau. Būs jau labi. Galvenais nevajag baidīties. Nu jau sasūtījuši kā veselai grupai. Manai zupiņai. Viss mājas maržo. Ja grib pa īstam spaisī, tad laus vai tāds burciņš kafēnīcā. Apšķir ārā. Tur ar čilē arī pat mājas vairs. Jā. Te šampaniem. Mēdē. Ēle krīt ārā. Vajag šampaniem. Kas tas pa jaunu būtu šampaniešu? Nav šampaniešu vienreiz gads? Protams, bez šampanieša nekādi. Neaizmirstiet, ka jums gandrīz ir beigusies vietējā nauda. Braukt par laikam ar uz vienu. Laos Arc de Triomphe.
Patuksai ir monumentāla arka Vientiane, Laosā, kas atrodas galvaspilsētas galvenajā bulvārī Langshang Avenue. Tā celta 20. gadsimta 60. gados par godu karavīriem, kuri cīnījās par Laosas neatkarību no Francijas. Bieži tiek dēvēta par Vientianes triumfa arku. Pēc Vang Vieng te nereti ir sajūta. Civilizācija. Vientiane franču ietekmē ir pārsteidzoši daudz labas kafijas, bagetes, krosāni un mazas bulanžerie. Tepat ir arī Pat Hat Luang, svarīgākais budistu templis valstī, un zelta stupa ļoti ikoniska vieta. Naudas vairs nav, bet ļoti vajag, vai ne? Vietējās naudas nav. Kavaidī! Esam baigīgi, ka tu šitais puika nevienu vārdu nesaprot angliski. Bet ir internets, paldies Dievam, kas palīdz. Bez internetu būtu. Tādas lietas nevajag atlikt uz pēdējo brīdi, vēl jo vairāk vecā gada pievakarē. Jau atkal šī problēma. Zirgats tuvojās. Var domā. Zirgats tuvojās. Būsim zirgā. Tur cik grūti. Cik grūti tikt pie naudas. Tērējās gan jums viņa ļoti viegli. Dabū šampīt, jā, beidzot. Mūsdienās tas var likties smieklīgi, bet no ar karti samaksāt mums vēl nekur nav izdevies. Tikai skaidrā nauda. Tikai skaidrā. Vietējiem ir savas norēķinu kartes. Bez interneta šādā situācijā neko neatrisinātu. Nu ir laiks baudīt vecā gada un pats galvenais kāzu jubilejas vakarīgs. Jāsaka tikai ēst. Pārējais pats jau atrisināsies. Ko tā tagad pirmā vēl? Ko? Jāsāk ar šķīvi, vai ne? Lepnākās viesnīcās Vientiane vecgada vakariņās parasti ir milzīgs bufēmiks. Laos plus tai plus franču un starptautiskais luxury hotel stils. Tipiski ir grilēta upes zivs, garneles un seafood, barbecue gaļa, sticky rice, papājas salad, nūdeles, sushi stūris, steiki, mini deserti, tropiskie augļi. Un obligāti šokolādes strūklaka, pārāk daudz kūku, pavārs, kas ļoti nopietni cep kaut ko uz pannas. Silvija pirmo reizi Mai Tai nogaršoja Japānā, kruīzā. Tamdēļ viņai tas tā ieķēries atmiņā. Vecā gada vakariņas. Sākam ļoti prātīgi. Jo rītā kā lāgarī jāceļās. Nu pieticīgi, rītā kā lāgarī jāceļās. Drīkst pārēsties. Bet domāju, ka diez vai es nepārēdīšos. Nopīgi, lai es desertam palīdātu. Tu daudz desertu. Es nezinu, kas jau pēdīs. Es arī ļoti pieticīgi, es te nevis. Tu vēl daudz paēst. Jā, bet tu tik ātri padevies. Man vairs nav vietas. Es laikam vēl iešu pēc kaut kādām gaļiņām. Droši. Madrusīna vēl atrajā. Pirms savu vēl. Es ļoti pieticīgi, ka kaut paņēmu. Ko skaties? Tikai vienu savu ceļu. Ļoti pieticīgi. Dimsum, reklēm. Paskaties, kāds iepakojums ir. Redzi? Happy New Year, dāvaniņa! Jāpēr naudu. Celmen. Bet ļoti garšīgi. Dumplings. Ļoti garšīgi. Tā ļoti garšīgi. Šitas arī ir no nezināmā sērijas. Es, protams, neticu, ka jūs nepārēdīsieties. Nu, vismaz aigars. Jaunā gada kūka. Dabūji? Jā, tur bija rakstīts, ka tā jaunā gada kūka ir. Jā, es viņu nofripēju, bet Bet tu redz, šķīvīts ir tikai pusītē. Es viņu nofripēju veselu, viens bija ķēries klāt viņai. Jā. Es pieķēros.
Vai? Man jau, protams, šito visu nevajag. Uzreiz uz numuriņu gribēs esam ēst, ne? Ej, tu nav, ka visi garšē. Pabēģi šito. Ka visi garšē. Bļāviens, viņi māk kaut ko negaršīgu uztaisīt. Godu vārds. Jā. Šis ir lielisks žests no restorāna vadības. Redzot, cik daudz jūs ēdat un tērējat, kā loterija piedāvāt procentuālu atlaidi. Jūs, protams, kā vienmēr, esat veiksminieki. 15% no nepilniem 2,5 miljoniem, manuprāt, ir lielisks pārsteigums. Nē, 2 miljoni. Vecākā dakariņas par 2,5 miljoniem. Šampūns mugurā ir. Traucām sagaidīt jaungadu. Nevajag saulēns, nakts ir. Kas ir man? Aiziesim uz to, ko tu gribi. Šovakar izsaukt jebkādu transportu nav nemaz tik viegli. Pilns ar tukupiem mājās tiksim. Tāda vēja tukupi. Vientiāna jaunā gada sagaidīšana parasti ir daudz mierīgāka nekā Bankokā vai Balī. Bet pie Triumfa arkas rosība ir gan koncerti un ielu ēdiens, gan alus torņi un uguņošana. Un ļoti daudz cilvēku uz plastmasas krēsliem. Pikniks pilsētas centrā. Izrādās, ka viņu ir tik daudz. Vismaz naktī, pusnaktī. Tipiska vakara dinamika ir aptuveni šāda. Ar tumsas iestāšanos salīdzinoši mierīgi. Ap 10 vakarā visi jau draudzējas ar blakus galdiņu. Pusnaktī puse filmē uguņošanu, otra puse meklē savu skūteri. Rīta pusē kāds joprojām dzied karaoke ar pilnu dvēseli. Un pēc vanga vienga cilvēkam šķiet. Pat galvaspilsēta Laosā kaut kā joprojām ir relaksēta. Te labāk nostāk no tiem milzu skaļruņiem, dabūsiet vēl iekšējo orgānu satricinājumu. Lēnām pogājam vaļā. Tūlīt būs vēl tikai 4 minūtes. Pēc Laosas laika. Tas ir kā sirsniņa daudzās 123 sitienu sekundē, ne minūtē. Satraukums. Bet atskaites punkts sāksies. Šī jau gatava. Kāzu jubileja ir izdevusies, un arī jaunais gads ir sagaidīts. Šajā reizē Laosā, galvaspilsētā Vientiāna. Laimīgu jauno gadu! Bet nu gan labāk būtu paiet nedaudz nostāk. Dēg rokas. Drošāk tak būtu, ja jūs paietu nost. Pie mantiem. Tā trauma jau.
liekas, ka Japāņiem pirmais jaunajā gadā bija lao. Ko? Tik jau, how much? Man arī bija lao jaunajā gadā. Pats rītiņi. Ļoti āgri no rītiņa. Nu, galvenais neaizmirst, ka nedaudz vēlāk jums ir jālido uz Taizemi. Pievienojās pasažieriem. Šobrīd vietējiem taksīšiem ir lieliski izdevība nopelnīt. Cenas ir vismaz 2 reizes lielākas kā parastā naktī. Nokļūst izkāpa. Palmīte laidīt telefonu. Bet pilns tok-toks ir. Vietu vairāk nav. Mums galvenais nenokavēt lidmašīnu. Okay. Thank you. Happy New Year. Happy New Year, bye. Happy New Year. Jau pie tā 2 tik augstās cenas Aigars laipnajam puisim un veiksmei samaksā 2kārtīgi. Un paskat tik, cik lieliski tas sanāca. It's your wife, yeah? Your boy? Yeah. Oh, Happy New Year. Tagad ir 21. Tad ceļamies 4:30. Un laidām uz Taizemi. Happy New Year. Gulēšanai, kā parasti, daudz laika nav paredzēts.